Turpinām ar finanšu nozari Silvija Eglāja Grandava, Banka Citadele, Baltijas ekspertu atbalsta nodaļas vadītāja. Lūdzu. Sveiki visiem! Man ir liels uzdevums pārstāvēt pirmām kārtām Citadeles banku, otrām kārtām ekonomēt laiku, lai mums pietiek laiks arī pauzītei. Tā, man viss notiek? Notiek, jā, notiek. Nu, tad par piekļuvstamību nākotnes bankā, ko tas vispār nozīmē un kā mēs pamazām, kā finanšu nozare un arī Citadele banka cenšamies saprast, ko tad tas nozīmē mums un visvairāk, ko tas nozīmē mūsu klientam. Kopumā mums tas nozīmē to, ka mums ir gandrīz 400,000 klientu, 6 dažādos saziņas kanālos jākļūst saprotamiem. Un šie kanāli ir sākot ar tikšanās reizēm filiālēs, līdz pat tādas lietas izmantošanai kā Copilot chat robots mājaslapā. Un ko tas mums nozīmē, ir saprast, kas tad vispirms ir mūsu izaicinājumi. Mūsu izaicinājumi finanšu jomā tieši bankām ir šis zināšana trūkums par to, kas ir investīcijas, kas ir hipotekārais kredīts, ko man ar to darīt un ko man tas nozīmē. Kā arī ņemot vērā paudžu atšķirības, tas ir problēmas arī ar digitālajām prasmēm un ņemot vērā šo piekļūstamību, es gribētu teikt, ka mana prezentācija būs turpinājums Pastara kunga teiktajiem, ir arī šie te valodas un fiziskie šķēršļi. Kas ir tas, kas būtu svarīgi, ko mēs mēģinājām pašu pirmo veikt? Mēs mēģinājām saprast, kas tad mūsu klientam ir par izaicinājumiem un kas tad ir šīs problēmas. Un šeit jūs redzat no mūsu kopā ar Norstat aģentūru veiktā pētījuma rezultātiem uz dažiem jautājumiem šīs atbildes. Un pirmais jautājums bija, vai jums ir grūti saprast, vai jums likās sarežģīts šī finanšu informācija, kur jūs redzat vai bankas mājaslapā, vai dokumentos, vai saziņā ar banku. Un 74% cilvēku saka, ka jā, viņi ir bijuši sarežģīta, vairāk vai mazāk, kā nu kuram, izmantojot dažādas pakalpojumus. Kas mums ir bijis svarīgi arī saprast, kuros tad kanālos, jo, kā minēju, mums ir vairāk šie kanāli, šī mutiskā saziņas forma, rakstiskā. Un mēs redzam, ka lielākā daļa izsaka, ka šīs problēmas ir tieši rakstiskajā un publiskajā informācijā. Tieši par šiem līguma noteikumiem, kas tika minēti, par mājaslapas informāciju, par līgumiem, un kas ir ļoti svarīgs, un tas varbūt arī ļoti satraucošs dzīvē cilvēkam brīdis, ka viņš paraksta līgumu. Ja tīpaši, piemēram, hipotekāriem kredītam, tās ir ļoti lielas saistības, un cilvēkiem būtu jāsaprot, ko viņi paraksta. Un ko mēs redzam, kas tad ir tie galvenie arī šeit jautājums, kas jums visvairāk traucē? Un tieši kā Pastara kungs minēja, tie ir mūsu žargona vārdi, juridiska valoda un ierasti termini, kurus jo ilgāk strādājam šajā jomā, jo grūtāk no viņiem ir izvairīties. Un tas, ko mēs mēģinājām arī noskaidrot, bija, vai šī informācija bija sarežģīta arī mutiski. Piemēram, satiekot bankas darbinieku filiālē vai sazvanoties. Un šeit lielākā daļa tomēr saka, ka nē, kad mutiski mēs varam paskaidrot. Mēs varam atrast vienkāršākus vārdus, kā paskaidrot, kas ir, pieņemsim, debitors, kas ir altums un dažādas citas šos te jautājumus. Bet tas, kas ir tomēr, ka viņa varētu tikt uzlabota, jo, kā jau minēju, jo ilgāk darbinieks ir šajā jomā, jo vairāk viņš aplīp par šiem terminiem, kas ir konkrēti, piemēram, bankai. Un tas, ko mēs mēģinājām, tad, kad mēs mēģinām saprast, vispirms veicām šo pētījumu ar Norstat, tālāk mēģinājām saprast, ko tad mēs varam darīt un kā vispār atšķiras vieglā un vienkāršā valoda. Jo bankas darbiniekam to atkal bija izaicinājums saprast, kas tad ir šīs atšķirības un ko tas mums nozīmē. Par vieglo valodu, kā jau arī Pastara kungs minēja, šeit vairāk tas ir cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams, kuriem ir kaut kādi ierobežojumi. Ko tas mums nozīmē, ka tas, lai mēs būtu vieglā valodā saprotami, mums ir nepieciešami tehniski risinājumi. Mājaslapās, dokumentos, tātad, lai viņi būtu lasāmi ar šīm ierīcēm, piemēram, cilvēkiem, kam ir dzirdes traucējumi, kad tas ir ļoti svarīgi. Kas ir arī tas, ka šis ir no tāda noteiktai daļai, un lai mēs vispār varētu izdarīt, mums ir ar jums valodniekiem jāsadarbojas, jo mēs paši vienkārši bankas
vienkārši šis bankas darbinieks nezināsim, kā šos terminus vieglāk skaidrot un kā šos tehniskos risinājumus apvienojot ar pašu valodu, padarīt tādus, lai klientam, kuram, piemēram, ir šīs dzirdes problēmas vai uztveres problēmas, lai viņš tomēr saprastu beigās. Bet par vienkāršo valodu teikt tā, tas nav tikai par ierobežojumiem, tas nav par piekļūstamību, tas ir par katru no mums. Un tas ir vajadzīgs gan darbiniekiem, gan klientiem, gan visai sabiedrībai. Un banka mums katram ir daļa no ikdienas. Es gribētu cerēt, ka pilnīgi katram, kurš ir auditorijā un klausās mums online, ir bankas karte. Līdz ar to mēs esam mums, tā kā daļa no cilvēka ikdienas, un mums ir nepieciešams arī būt saprotamiem. Ko mēs darām, lai to panāktu? Pirmām kārtām tātad mums ir notikuši jau darbinieku apmācības, gan darbinieku apmācības tiem, kas strādā ar šo tekstu gatavošanu, tātad juristiem, gan mārketinga darbiniekiem, produktu īpašniekiem un tiem, kuriem arī ir šis izaicinošais uzdevums gatavot atbildes klientiem, pieņemsim uz sūdzībām. Jo sūdzība vēstule ir lielisks piemērs. Mēs uzrakstam ļoti vienkārši, tad mēs parādām 2 juristiem, un vairs nav vienkārši, jau ir uz 2 lapām. Līdz ar to tad mēs arī izmantojam šo iespēju un gribam pateikt milzīgu pateicību par atsaucību no valodnieku puses šīs mācības veikt. Mūsu pasniedzēji arī patās ir, es redzu māju galvu, tā kā liels paldies. Un ko mēs vēl darām? Mēs mēģinām jau pirmos vispārīgos darījuma noteikumus pārveidot, tātad nevis pašus noteikumus pilnīgi pārveidot, bet pārveidot tātad daļu, izveidot papildus variāciju, tā lai viņi būtu saprotami. Kas ir gan izaicinošs arī uzdevums mūsu juristiem, un mēs arī gribam mainīt savas komunikācijas vadlīnijas, lai tās būtu vienkāršākas, un strādājam to, lai tos terminus mēģinātu, kas mums ir ikdienā, veidot saprotamākus. Kas tad ir galvenais, ko es vēl vēlos minēt, ir par to, ka mums ir ļoti svarīgi veidot piekļūstamību mūsu bankā tā, lai mums būtu šis balans ar to, kādas ir šīs funkcionālās lietas, kas mums jāveic, un kādas ir šīs valodas lietas, kas mums ir jāveic, tā, lai lielākai daļai cilvēku tas būtu noderīgi. Un šeit ir piemērs no šī paša hipotekārā kredīta līguma, tāpēc es ļoti sasmaidījos, ka es viņu ieraudzīju iepriekšējā prezentācijā. Šeit ir paskaidrots pāris rindiņās, gribētu teikt tā, par to, kas notiktu gadījumā, ja šis hipotekārā kredīta ņēmējs nesamaksātu līgumu un būtu jādzēš saistības. Un šeit ir tas par 3 rindiņām vieglākā veidā pateikts tieši tas pats. Protams, joprojām ir žargona vārdi, tas pats galvojums, iespējams, ka to varētu noteikt, kādam ir ieteikums, kā to pateikt vieglāk, bet tāpēc es gribētu teikt, ka tas ir tikai ceļš uz to, lai mēs būtu saprotamāki. Par šo pieejamību un vispār ceļu uz to, lai mēs kā finanšu nozares pārstāvi būtu pieejami kā banka, tad ir arī mums bijis sadarbība ar Gunu par šīs grāmatas Mana nauda izveidi, kur tiek paskaidrots daudz vienkāršāk, kas ir nauda un kas ir lietas, kas ir vajadzīgas katram mums saprast par banku un par naudas lietām. Un arī, kā jau minēju, tad ir veikts šīs mācības mums pašiem, lai mēs tālāk varētu apmācīt katru darbinieku, kurš strādā ar klientiem, jo arī tas ir gan liels izaicinājums, jo bieži vien šie darbinieki ir mūsu studenti, kuri paralēli strādā pie mums, un arī viņiem iemācīties to visu ļoti ātrā laikā un pēc tam vēl pasniegt vienkārši ir gan liels izaicinājums. Kas mums ir vēl ļoti svarīgi, ir saprast, ka mēs vienā dienā nekļūsim visticamākais pieejami un saprotami, ka tas mums ir solīts pa solim, tāpēc mēs virzamies uz šo mērķi. Mēs izsakām milzīgu pateicību visiem, kas ir iesaistījušies un palīdzējuši jau līdz šim Citadeles bankai, un mēs uzskatām, ka svarīgi ir nevis to izdarīt tikai tagad, kad tūlīt tuvojās direktīvas ieviešanas datums, bet arī turpmāk apmācīt darbiniekus, lai viņi būtu zinoši, lai viņi saprastu, kas tas ir un kāpēc tas ir svarīgi. Turpmākos tekstus un produktus veidot jau uzreiz pieejamus, jo daudz vienkāršāk ir sākt no jauna, nekā pārveidot esošu. Tas tiešām mums ir ikdienā, mēs to ļoti redzam paši jau bankā ikdienā.
Un, kas ir svarīgi, mēs noteikti vēlētos arī turpināt šo sadarbību ar pārstāvošajām organizācijām tādā veidā, lai mēs visi kopā ar savām zināšanām varētu veidot šo sabiedrībā vispār sajūtu cilvēkiem, ka viņi ir spējīgi pieņemt savus lēmumus par savām finansēm, un viņi saprot, uz ko viņi parakstās, vai ko viņi vēlās, vai ko tieši viņi nevēlās. Pieņemt tātad gudrus un informētus lēmumus. Bet ko es vēlos pašās beigās pieminēt no tehnoloģiju puses, minēt arī to, ka mēs ne tikai skatāmies no šīs apkalpošanas puses un līgumiem, bet mēs arī saprotam, ka pasaule mainās, un mēs esam ļoti interesantā laikā, jo mēs esam laikā, kur ir cilvēki, kam vismīļākā lieta, ko darīt, ir piezvanīt un satikties, un mēs tā pašā laikā esam pie paaudzes, kura vispār nevēlās ne zvanīt, ne tikties, kur grib, lai viss notiek ātri, saprotavi, intuitīvi. Nezināšu šim vārdam, vienkāršāka noteikti vārdu, bet tā, lai nav nepieciešams paskaidrojums un ātri var, pieņemsim, kaut ko izdarīt aplikācijām. Un bieži vien ir tā, ka šī digitālā pratība jau ir ļoti liela šai Z-paudzei, bet finanšu pratība joprojām ir lieta, pie kā varētu strādāt. Un viena no lietām, kas mums ir ieviest arī Citadeles bankā, ir šis Copilot robots mājaslapā, kur katrs no jums var izmantot un pamēģināt. Es gan nezinu, kā es dabūšu, ka viņi tas video strādā. Es pamēģinu, ne, jā, kaut kas notiek. Doma bija tāda, ka tajā brīdī, kad jums ir kāds dokuments vai kas cits, kur ir neskaidri jautājumi, ir iespēja jau šim robotam vārdā Adele pajautāt, lai viņš paskaidro vienkāršāk. Un man liekas, ka viena no ļoti svarīgām lietām ir, lai mēs arī apmācam sabiedrību, kā viņi paši var izmantot šīs tehnoloģijas un pareizi pajautāt tā, lai viņiem palīdz paskaidrot. Jo es saprotu, ka, protams, tādā tulkošanas lietās un tādās noteikti šie roboti nav tas labākais risinājums, bet tieši tādā, kā tāds ikdienas asistents, es domāju, ka šeit ir diezgan labi parādīts, kā viņš diezgan ātri palīdz un skaidro. Un es ļoti ceru, ka arī mūsu klientiem šis būs noderīgi. Es ceru, ka es ietaupīšu laiku, un, ja jums ir jautājumi, priecāšos dzirdēt. Laikā iekļaujamies ļoti labi. Paldies! Vai kādam ir jautājumi? Jā, lūdzu. Sveicināti. Dats Šotus, tā kā terminoloģijas komisija, datorterminoloģija. Man ir tāds jautājums, cik uzticams ir robota paskaidrojums? Par robotu mēs varētu teikt šobrīd, ņemot vērā, ka viņš ir tikko ieviests, es par viņu gribētu teikt, ka viņš ir tā kā zvanu centra darbinieks. Viņš ir informēts, mēs viņu visu laiku papildinam, un ja mēs redzam, ka ja mūsu klienti atzīmē, ka viņš kaut ko nedara, vai mēs paši redzam, ka viņš nav kaut ko pareizi izdarījis, mēs, protams, viņu apmācam un papildinam. Vai es pareizi saprotu, paldies par skaidrojumu, vai es pareizi saprotu, ka robota skaidrojumam nav juridiska spēka? Noteikti nē, tas nav dokuments, tas ir palīgs vairāk, jā. Un trešais pēdējais jautājums. Kas atbild par nepareizi pieņemtiem lēmumiem, kurus klients ir pieņēmis vadoties uz šo vienkāršoto, iespējams neprecīzo skaidrojumu? Es gribētu teikt tā, ka neviena tā ļoti liela juridiska lēmums netiek pieņemts bez tomēr bankas darbinieku atbalsta. Līdz ar to es teiktu, ka banka joprojām ir atbildīga par atbalstu. Kontrole ir cilvēka rokā, nu tad bankas darbinieku rokās. Paldies jums! Jā. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Izskatās, ka nav. Un mēs esam veiksmīgi noslēguši pirmo daļu. Paldies, Silvija. Paldies. Šeit ekrānā jūs redzat kvadrātkodu, kuru noskanējot esat aicināti aizpildīt aptaujas anketu. To es vēlreiz atgādinu. Atgādinu arī visi tie, kas nav reģistrējušies un savu klātbūtni apliecinājuši ar parakstu, lūdzu to izdarīt. Reģistrēšanās lapa ir pie durvīm. Un aicinu doties pārtraukumā, turpināsim sarunas, jautājumus, atbildes un tiksimies pēc apmēram 20 minūtēm.